Tagad ir tas laiks, kad internetā es visur redzu, ka skolās notiek salidojumi, visi sāk dalīties ar video, šiem klišejiskiem atmiņu video, kā mums tur skolā gāja, mēs stāvējām rindā pēc pusdienas, cik traki bija skolotāji. Jā, tas viss ir jautri, bet es tagad tā padomāju, ja man tagad vajadzētu iet mācīties, es noteikti izvēlētos tālmācības vidusskolu, paskatījos, kas Latvijā ir vispār pieejams, un viena no tām ir BSK vidusskola. Un viņi strādā jau 16 gadus. Par šiem 16 gadiem tur viss ir tik tālu atstrādāts, ka tev mācīšanās ir principā tik viegla, un, ka tev vairs nav iemesla nepabeigt 12. klasi. Arī autoskolas pabeidzu tālmācībā, jo man nesanāca klātienē, jo man ir ļoti svarīgi, ka no rīta es varu pamosties, es varu sēdēt savā pufā vai gultā, vai vispār es varu būt ceļojumā Spānijā un mācīties šeit Latvijā, kas var būt ērtāks. BSK tālmācības vidusskola piedāvā pabeigt no 7. līdz 12. klasē, un tu vari mācīties jebkurā vecumā. Pat ja tu esi grūtniece, vai tev ir bērns līdz 1 gadu vecumam, tev pat būs atlaide, 50% atlaide. Taču, ja tu būsi rīktīgs gudrinieks un mācīsies, un tev visas balles būs sākot ar 7, tev semestrs vispār būs bez maksas. Man liekas, ka visiem jābūt izglītībai, nav nekādi vispār attaisnojumi vairāk, lai nemācītos, bet man interesē arī jaunieši. Kā jums? Jums patīk vairāk tālmācība, vai arī jums patīk vairāk klātienē? Tā kā raksta komentārā.